Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Senajā Olimpijā šodien iedegta Parīzes 33. vasaras olimpisko spēļu uguns. Jau tradicionāli olimpiskās uguns iedegšana notika teatralizētā ceremonijā antīkā Olimpijas stadiona drupās, kur 776. gadā pirms mūsu ēras pirmo reizi notika olimpiskās spēles. Olimpiskā lāpa no Grieķijas mēros ceļu pāri vidusjūrai līdz Francijai, viesojoties arī 3 Francijas aizjūras teritorijās – Atlantijas, Klusajā un Indijas okeānā. Parīzes olimpiskās spēles norisināsies no 26. jūlija līdz 11. augustam un būs 3. olimpiskās spēles Francijas galvaspilsētā. Amerikas Savienoto Valstu pārstāvju palātā šonedēļ notiks balsojumi par Ukrainas un Izraēlas palīdzības likumprojektiem, par to pavēstīja pārstāvju palātas spīkers Maiks Džonsons. Pakļaujoties Republikāņu partijas labējā spārna likumdevēju spiedienam, balsojums ilgu laiku tika atlikts. Polija pēdējo nedēļu laikā konstatējusi pastiprinātu nelegālo migrantu pieplūdumu uz robežas ar Baltkrieviju. Pagājušajā nedēļā fiksēti 669 mēģinājumi nelegāli šķērsot šo robežu, un robežsargi aizturēja 10 cilvēkus, kas tiek turēti aizdomās par cilvēku kontrabandu. Pēc valsts ieņēmumu dienesta datiem Latvijā šā gada sākumā kā darba ņēmēji bija reģistrēti 8700 Ukrainas valsts piederīgo. Visbiežāk Ukrainas valsts piederīgie strādā rūpniecībā, vairāk nekā 22%, izmitināšanā un ēdināšanā, kā arī tirdzniecības, automobīļu un motociklu remonta nozarēs. Izglītības iestādēs šā gada 1. janvārī bija reģistrēti 4000 Ukrainas valsts piederīgo ar pagaidu aizsardzības statusu Latvijā. Reizeknē pieņemts eksploatācijā rekreācijas centrs. 3 stāvu ēkas kopējā platība pārsniedz 3000 kvadrātmetru, 1. stāvā paredzēta viesu uzņemšanas zona, telpas sportam, fitnesa un trenažieru zāles, 2. stāvā ir saunas, pirtis un āra baseini, bet 3. stāvā skaistumkopšanas saloni, frizētavas, ūdens procedūru saloni un fizioterapijas kabineti. Ēkas būvniecības izmaksas ir 6,9 miljoni eiro, būvdarbi īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 5 miljonu un 30 tūkstošu eiro apmērā. Jāatzīmē, ka rekreācijas centrs Reizeknē nereti tiek minēts kā viens no iemesliem Reizeknes pilsētas finanšu problēmām, jo ieguldījumi tajā pārsniedz pašvaldības finanšu iespējas. Pašvaldība jau vairāk kārt organizējusi rekreācijas centra nomas tiesību izsoles, kas līdz šim beigušās bez rezultātiem. Daugavpilī šo ceturtdienu, 18. aprīlī, notiks fórums par atbalstu biznesam Latgalē ar nosaukumu Finansējums un atbalsts biznesam Latgalē. Uzņēmējiem būs iespēja uzzināt par valsts un Latgales plānošanas reģiona atbalsta programmām un nosacījumiem, iepazīties ar pieredzes stāstiem, kontaktbiržā konsultēties ar vairākiem valsts atbalsta institūciju pārstāvjiem. Diskusija notiks 18. aprīlī 10:00 Augšdaugavas novada kultūras centra Vārpa telpās Daugavpilī. Būs vērojama arī tiešraidē Ekonomikas ministrijas YouTube un Facebook kanālā. Aizsardzības ministrija aicina plašsaziņas līdzekļus un nevalstiskās organizācijas, kuru mērķa auditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, pieteikties konkursam Atbalsts Latgales informatīvās telpas stiprināšanai. Konkursa mērķis sniegt finansiālu atbalstu plašsaziņas līdzekļiem un NVO, lai stiprinātu austrumu pierobežas informatīvo telpu, veicinātu iedzīvotāju izpratni par aizsardzības nozari un visaptverošu valsts aizsardzību, kā arī iesaistītu reģiona iedzīvotājus NVO aktivitātēs un projektos 2024. gadā. Pieteikuma iesūtīšanas termiņš ir 3. maijs. 5. maijā, pirmo darbības gada dienu, svinēs Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs Inženieru arsenāls. Tā ir plašākā retrotehnikas ekspozīcija visā Latgalē. Varēs apskatīt Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra Inženieru arsenāls jaunumus par akcijas cenu, izbaudīt Latgales vecmeistaru gleznu izstādi Saspēle un sintēze, bet Inženieru arsenāla iekšpagalmā vakarpusē iecerēta daudzveidīga pasākuma programma. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē. Satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.